Sveiki visiem! Mans vārds ir Laila. Es ierakstu šo video, acīm redzot, kādam ir jādzird atkal tas, ko es teikšu. Video tēma būs laiks, kurā mēs dzīvojam, jo šodien es pamodos ar pilnīgi skaidru tādu sajūtu, ka man jāieraksta tieši par šo tēmu ir video. Tātad, kādam būs jādzird tā informācija, varbūt kādam, lai aizdomātos, kādam, lai saprastu, varbūt mēģinātu saprast to, kas notiek šajā intensīvajā, interesantajā laikā. Uzreiz atgādināšu, ka man nenāk, man neskan balss galvā. Vienkārši es pētu informāciju un analizēju informāciju, kas ir pieejama, kas nāk garīgiem skolotājiem, cilvēkiem, kam nāk visādi čeneļi, tā teikt, labi latviski runājot, nāk kaut kādas informācija no augšas. Un arī klāt ņemot tādu instrumentu kā astroloģija, tādu instrumentu kā tarokārtas, plus iekšējā intuīcija un arī loģiskā analīze. Līdz ar to visu kopā pielietojot, es ierunāšu, vismaz centīšos ierunāt to, kas varbūt kādam ir svarīgi dzirdēt. Netiesājiet bargi, neesmu nekur mācījusies skaisti runāt, bet man iekšējā enerģija ir tāda, ka man ir jārunā, es neko nevaru izdarīt. Tāpēc varbūt lieciet uz lielāku ātrumu, lai nekaitina man pauzes, varbūt, ko es... Jā, pauzes būs lielas un garas, varbūt. Lūk. Tātad, šis interesantais laiks. Varbūt sākšu ar to, ka mēs paši izvēlējāmies patreiz dzīvot, esam dvēseļu pasaulē būdami, izvēlējušies, parakstījuši, tā teikt, kontraktus līgumus, ka dzīvosim tieši šajos laikos. Un tāpēc nevajag rokas pret debesīm un teikt, par ko man tas, kāpēc es šajos trakajos pārmaiņu laikos dzīvoju, ka te viss juk un brūk, jo viss tiešām juks un bruks un arvien trakāk esam riktīgi tajā turbulences zonā. Bet mēs esam tādas dvēseles, kas ir zinkārīgas, un mēs gribējām redzēt šo procesu, kad viss jūk un brūk. Mēs, mana paudze, varbūt tās tie mazliet, kas ir dzimuši pēc manis, esam pieredzējuši ļoti interesants, visāds varam salīdzināt tos laikus, kādā mēs te dzīvojam. Pilnīga, labi, mana mātes paudze vēl ir pieredzējusi arī karu, Otro pasaules un tālāk visu notiekošo, visus Staļina laikus, Brežņeva laikus. Es esmu pieredzējis personīgi Brežņeva laikus un to purvu, kad nekas vispār nenotiek. Un pēc tam pārmaiņu laikus, un es esmu pateicīga tiešām par to visu, ka es redzu un piedzīvoju. Patreiz dvēseles, kas nāk jaunie cilvēki, viņi mūs, protams, varbūt mazāk saprot, jo nav to pieredzējuši. Viņiem ir citi uzdevumi, viņi nāk celt to jauno brīnišķīgo pasauli, kurai, varbūt mēs nepiedzīvosim, bet mūsu bērni, mazbērni piedzīvos, vismaz tā ir pravietojumos un pareģojumos. Pēc tā, ka sabruks šī mūsu civilizācija, tie bērni, kas nāk, būvēs to jauno. Tāpēc ir arī tāda jauniešu paudze, kas ir atnākuši īstenībā sagraut, brucināt to visu nost, lai ātrāk iestājās tie jaunie, savādākie labie laiki, tie zelta laiki, kad viss būs taisnīgi un skaisti, taisnīguma principi valdīs. Jo šī mūsu sabiedrība, mūsu civilizācija, mēs esam slimi. Līķēdāju civilizācija. Brīnamies, karojam, galinam nost, ēdam līķus. Jā. Bet, tas ir atsevišķs stāsts. Es zinu, ka daudziem tas izraisīs protestu, ko es tagad saku. Jā. Tā ir sanācis, ka mēs dzīvojam laikā, kad nomainās milzīgi cikli, ko pēc vediskajām tradīcijām sauc Kali jūga. Ļoti daudzu gadu
milzīgs cikls, viņš patreiz beidzas, lai dotu vietu vienam ļoti mazam ciklam, bet mazam ciklam nosacīti pāris tūkstošu gadu ciklam, kas saucās Satyajūga. Tas ir tāds zelta cikls ar, es pat nemāku to varbūt pareizi izskaidrot, bet gaismas cikls tāds, gaišs cikls, kad valdīs tā taisnīguma, būs uzplaukums, cilvēki, kā es saku, godinās īstās patiesās vērtības, mīlestību, taisnīgumu, līdzjūtību, empātiju. Šim brīnišķīgajam ciklam ir jānāk. Cits stāsts, ka tas cikls pēc tiem dažiem tūkstošu gadu beigsies un atkal būs nākamais nevisai labais cikls. Ja? Tas ir cits stāsts. Bet mēs dzīvojam šajos laikos, kad viss jūk un brūk. Tātad, astroloģija. Prognozes ir ļoti sliktas. Draugi nav labi. Tie astrologi, kas regulāri liek tos rozā burbuļu, prognozes, ka viss ir labi un viss ir brīnišķīgi, un tā ir tāda tomēr maldināšana. Protams, kādam ir varbūt labi un brīnišķīgi, bet globāli tomēr ir vairāk varbūt tās vajadzētu cilvēks modināt. Es pieturos pie tādas versijas, ka cilvēkus ir jāatmodina, lai atverās acis, ka varbūt, ja tavā dzīvē viss ir rozā skaists un vienradzīšs staigā apkārt tavā burbulītī, tad globāli aiz tavām sienām varbūt tās ir pavisam netik labi. Un varbūt jāatver acis, lai varbūt palīdzētu vai kaut ko darīt lietas labā. Un varbūt iestātos par kaut kādām taisnīgumu, vērtībām un tā tālāk. Jo, protams, man domas varbūt tagad ir haotiskas, es jau iepriekš atvainojos. Tas man viss, kas notiek, atgādina to, ko Latvijā pazīstam Gaišēdi teica pēc tā 12. gada, kad nekas nenotika, jo daudz bija gaidījuši to pasaules lielo galvu. Tik būs, māju kalendāra beigas, tik būs, nekas nenotika. Un kaut kādā 2014.15. gadā es biju uz tikšanos ar viņu lielā auditorijā, kur viņa teica, visi ir atslābuši, nekas nenotika, var dzīvot tālāk mierīgi, viss būs superīgi. Un viņa teica, priekškars vēl tikai varās vaļā un viss vēl būs. Un viņai bija ļoti labs salīdzinājums, ka mēs cilvēki dzīvojam savās kartona kastītēs, mūsu pasaulītes. Tādas mazas kartona kastītes milzīgi okeāna malā. Citiem pavisam mazas kastītes, viņi, cenšas tur kaut ko iet uz kaut kādiem mērķiem, lai būtu viņiem tajās kastītēs viss, dzīvoklītis, tur mašīna, karjera, status. Citiem tās kastītes ir ļoti skaistas, lielas, uzbūvētas pilis, pilnīgi, tur, Baltijas jūras krastā, milzīgas, tur Rolls Royce un tā tālāk, Porsche, jā, viss viņiem ir skaisti, un tā lielā kastīte ir izrotāta, izgriznota, viss tik skaisti. Bet šis krasts ir tas okeāna krasts, kur mēs esam. Visiem liekas, ka tā būs arī turpmāk, viss mierīgi un skaisti. Cik kādam varbūt nav skaisti, bet viņš tur cīnās. Tad nāk šis milzīgais cikls ar šo milzīgo vilni, ko redzīgie cilvēki redz. Jūtīgie cilvēki jūt, kad tojās šis milzīgais vilnis, nekur mēs neaizbēgsim. Šis vilnis noskalos visas tās kastītes, gribam vai negribam, aizskalos. Un es atceros, toreiz daudz viņai jautāja, uz kurien tad, kā jūs iesakat, uz kurām zemēm mums skriet glābties? Un viņai nāca smieklīgi, viņa teica, nav tādas vietas pasaulē, kur varētu skriet un glābties. Pagājis ir diezgan tagad 10 gadi kopš, laikam, aptuveni 10 gadi kopš šīs viņas informācijas, kas viņai nāca no augšas. Mēs bijām atslābuši, un tad, kad bija tā mūsu lielās slimības krīze, protams, arī daudziem tur viss izmainījās, un
cilvēki sāka, izgāja no tā dienišķā, teiksim, ierastā ritma, nevarēja tur tusēt, labi, slepenībā kāds arī tur tusēja un svētki, kāds netika lielveikalos, kāds sajūtās varens, kad dabūja viņš to certifikātu, varēja iet iepirkties cēli. Kādam nokrita maskas, tādas labsirdīguma maskas, un parādījās viņa īstā daba. Sāka uzbrukt tiem, kas, teiksim, atteicās darīt to, ko viņi negribēja darīt, ko, teiksim, varbūt kādam intuīcija teica, nē, nedari to. Tad, šī agresija sāk izlīst cilvēkos. Dažiem joprojām viņi ir nereāls, aizvainojums. Kā tad tā? Lūk, bet pēc tam sākās, protams, notikumi Ukrainā. Tālāk mums aiziet Izraela, Irāna. Un daudziem liekas, labi, bet tūlīt taču beigsies. Bet, nekas nebeigsies. Pēc vediskās astroloģijas mums nāk priekšā ļoti neforši notikumi ar tādām milzīgām pasaules lielvalstīm, kā Ķīna, kā Irāna. Turpmāko pāris 2, 3, 4 gadu laikā var būt ļoti negatīvi notikumi. Bet, ir viens bet. Šie notikumi, kas visdrīzāk viņi būs, viņi var skart mūs, teiksim, vismaz varbūt, Baltiju, Latviju, varbūt viņi mūs var skart maigākā veidā nekā ir prognozes, jo prognozes nav labas. Un varbūt arī tāpēc es rakstu šo video, lai tā apziņa cilvēkiem uzstās, ka varbūt, ja mēs varam kaut kādā veidā, iededzinot to gaismu sevī, varbūt atmostoties enerģētiskā plānā, varbūt mēs varam ietekmēt vismaz to, ka vismaz mūsu zemi skars kaut kā mazāk vai maigākā veidā. Jo arī par Eiropu ir tādas nelabas prognozes. Bet ar astroloģiju ir tā, ka globāli ir redzams, kas globāli it kā notiek, bet var aiziet versijas, smagāka versija, maigāka versija. Tāpēc tas, ko redz tarologi, tas, ko redz čeneleri, nāk informācija, arī nekas jauks nav. Jau sākot ar globālām dabas katastrofām, sākot no šī gada beigām, tātad rudens, ziema, kā pastiprināsies arī tās lietas. Lai arī ar mērķi, kāpēc tas viss notiek, ne jau pa velti, protams, tas viss notiek, un, protams, tas nav saistīts ar kaut kādu globālo sasilšanu, tās arī ir muļķības, jo šim ciklam ir jānotiek, tādi cikli ir bijuši, neskatoties uz to, gotiņas tur ir gāzītes laiduši, vai cilvēki tur arī ir kurinājuši kaut ko nevajag kurināt, ja tur piesārņojuši. Tādi cikli jau bijuši daudz gadu atpakaļ, kad ir bijušas gan sasilšanas, gan atzešanas. Tā kā mēs tur nevaram neko mainīt. Jā, aizmirst piebilst, ka tas, kas patreiz arī notiek pēc vediskajām tradīcijām, starp tiem cikliem īstenībā grib vai negrib, grozies kā gribi, ir tāds termins kā pralaja. Tas nozīmē, ka mainās šie cikli. Šajā starpā, kad mainās šie cikli, notiek tas pārēj. Pralaja, tas nozīmē milzīgs skaits ar cilvēku ir jāaiziet no šīs planētas. Tā kā nevajag brīnīties par to, kas notiek. Ir jāaiziet, jā. Lai arī cik tas ir sāpīgi. Un arī šeit, ko mēs varam darīt, pasargāt sevi un savus tuviniekus, ir mostoties kaut kādā ziņā. Lūk, gribēju pateikt par tādu informāciju, ar ko pilns internets, īpaši
krieviskajā vidē, krieviski runājošā vidē un angliski runājošā vidē. Kad, teiksim, par kaut kāds pat konkrēts datums, min konkrēts datums, kad viss būs slikti, vai nu tur kaut kas notiks un cilvēks pamodīsies pilnīgi kaut kā jaunā, kaut kādā vai nu līmenī, vai vēl kas. Starp citu, tas arī ir muļķības, ka tāds datums tāds nav zināms. Tas ir pilnīgi skaidrs, ka tādu datumu mums neviens no augšas neiedos. Ir daudz tāda arī, kas liek tos vienā video, kad viss ir slikti, tās visiem tur visi ies bojā, tur 2/3 cilvēks aizies, ja vienīgais glābiņš ir ātri, ņemiet to manu kursu, es jūs iemācīšu, parādīšu, kā izdzīvot, kā pareizi tur sevi tur atvērt, kur tur vaļā tur visu čakras un tā tālāk, un tad jūs būsiet pasargāti, ja, nu, un tad attiecīgi cenrādes, ja tur maksājiet tikai, ja, un tas arī ir tāds diezgan, uz tā var uzķerties, tas ir diezgan negodīgi. Tur ir arī jāstāsta, jo, protams, ir garīgie skolotāji, kas nes to patieso informāciju, kas vienkārši rezonē ar to, kas cilvēkā ir iekšā, un ja cilvēkam ir tā atvērta apziņa, viņš meklē, tās atbildes ir katrā cilvēkā iekšā. Katrā ir iekšā. Ir jāmeklē sevī tās atbildes, un ja ir tāds impulss, ir skolotāji, kas tiešām dod to impulsu, bet tādu skolotāju ļoti maz. Un tad tas impulss ir tāds, ka cilvēkam viņš meklē, meditē, uzdod jautājumus, atslēdz to savu prātu, to savu lēkājošo mērkaķi un atbildi viņš iekšēji sadzird. Vai vismaz tādā līmenī, ko darīt, ko nedarīt. Vismaz tādā līmenī varbūt mostās arī kaut kāda empātija un līdzjūtība, kas ir ļoti svarīgi. Tad es ievēroju tādu interesantu tendenci, ka cilvēki, kas arī jūt, ka nāk kaut kas nāk, diez kas nav, viss te slikti, ļoti uzķerās uz tāda āķa. Ir tādas kustības, kas saka, viss, mūs te glāb sirplanētieši, tas ir tiešām smieklīgi, bet ir tiešām tūkstošiem cilvēki, kas ir, tā teikt, pavilkušies uz šo informāciju. Jā, tūlīt mūs izglāb sirplanētieši, jau tur notiek jau kaujas ar tumšajiem spēkiem, tur Galaktiskā federācija, gaismas spēki. Izklausās smieklīgi, bet es zinu, ka reāli cilvēki seko un ļoti ir tajā noticējuši, ievilkušies. Viņus izglābs gaismas federācijas galaktiskie kuģi, tūlīt nolaidīsies, izglābs, jā. Tā kā vispār notiek kaut kādas interesantas lietas arī tajā informatīvajā telpā. Citi atkal pavilkušies uz tādu, ka viss, 3D realitāte jau tagad ir sabrukusi, viss, tagad jau nāk tā 4D, mēs jau esam ar vienu kāju 4D, tūlīt jau būs 5D. Ja mēs tagad sēžam, meditējam lotus pozā un tagad sūtam tikai labas domas un sakam nē, visam sliktajam nē, tad mēs jau esam 5D. Tas arī ir diezgan liels apmāns, diezgan liela ilūzija. Neesam mēs tajā 5D, 5. dimensijā. Tas ir labi, ja mēs ar prātu būsim 4. dimensijā, pa ko ir, es par to nestāstīšu, jo, ja kāds vēlēsies, pilns internets ir par to, kas ir 4. dimensija. Tātad, tur vēl varētu daudz maz noticēt, kad mūsu apziņa ir dažiem, jā. Varbūt arī daudziem tajā 4. dimensijā. Bet tā ir tikai apziņa, tikai doma. Ar ķermeni joprojām esam tajā 3D. Jā, ko es vēl gribēju teikt, tādu interesantu. Par tiem notikumiem, kas būs nevis dabas kataklizmas, jo no dabas kataklizmā mēs nevaram izvairīties, tas ir skaidrs. Tas viss būs. Bet politika, tie spēki, kas pārvalda to, kas notiek politiskajos procesos, šie spēki. Tas ir tāds mūsu naivums ticēt visai tai bildītē, ko mums rāda priekšā, kad ir labie prezidenti, ir sliktie prezidenti,
Ir tādi prezidenti, kas grib tur impēriju atjaunot. Tas viss ir. Ja prezidenti grib viens atjaunot, cits pēc pāris mēnešiem tomēr beidzot arī izlems, ka viņam jāatjauno tā savbijusī impērija. Vēl cits jau plāno gadus tur, nezinu, jau uz priekšu, jau 50, kad arī atjaunos. Tas viss tāds teātris, lai mēs tajā visi ievelkamies, skatāmies, pārdzīvojam līdz, šausminamies. Atliek tikai nojaust, kāda ir tā mērķi tiem visiem teātriem. Tie neredzamie mērķi iespējams ir ļoti, ļoti neforši, nelabi. Tie neredzamie mērķi. Redzamie, ko mums parāda, ir zemju iekarošana, tur varas pārdales un kas, tur ietekmes zonu pārdales, impērija atjaunošana, reliģiju kāri, tā ir redzamā aizberga daļa, bet ir milzīgi neredzamā daļa. Un te no talkā nāk visi konspirologi, kuriem ir ļoti liela daļa taisnības, jo tie jau sen ir daudz lietas paredzējuši uz priekšu, kas te būs. Bet pēc manas informācijas, ko es arī sekoju un saņemu, ir vēl tādas lietas, kad virs šiem politiskiem spēkiem, kuri kontrolē valstu valdības, šie spēki, kurus mēs pat neredzam, nezinām, un tas pat nav tas slavenais klubs, kas tur tiekās, kas arī uztaisīta tāda filmiņa mūsu acu priekšā, lai konspirologi varētu tur tīksmināties. Virs šiem spēkiem ir vēl milzīgi citi jaudīgi spēki, kuri atbild varbūt par to, lai tiešām uz mūsu planētas notiktu tie jaudīgie procesi, lai notiktu tie attīrīšanās procesi, lai notiktu šī sistēma sabrukšana. Es pat nezinu, vai tie ir vispār materiāli spēki, iespējams, visdrīzāk, ka tie ir nemateriāli spēki. Pēc vediskajām zināšanām tie ir nemateriāli spēki. Dievības, pieņemsim, mazākas dievības, varbūt savādāk tās sauc. Tie, kas ir iesaistīti šajā, viņi kontrolē to arī, lai kāds pamostoties, kuram ir vara, lai pieņem tas, teiksim, valsts vadonis kaut kādu domu, lēmumu, vai arī tā cilvēka grupa, kas, teiksim, ir pie varas, vai arī tās pašas, teiksim, interešu grupas, kuras tos bīda prezidents, ja? Lai arī viņiem ir kaut kāds, teiksim, tas impulss kaut ko darīt, tur nezinu. Bet labā ziņa ir tāda, ka, labi, mēs dzīvojam šajā procesā, mēs cilvēki mirstīgie, mēs bunkerā, nav mums to bunkeru, kur paslēpties. Un tie varanie sen jau sabūvējuši visus savus bunkerus milzīgos un cer paslēpties, ja viņi mums te uzlaidīs tā, ka mums te būs tādi notikumi, kad lokāls, teiksim, atomu šaudīšanās, jā, un lokāli uzlaidīs mums badu, teiksim, kaut kādas lietas vai slimību lietas kārtējās, ko ražo un saražo mākslīgi, pastiprina vīrusiņus, uzlaiž, ja, no austrumiem. Arī jautājums ar kādiem mērķiem. Tad šie spēki domā, viņi pārliecināti, ka viņi savos bunkeros sēdēs, nezinu, gadiņus, cik tur gadiņus pasēdēs, pēc tam izies ārā un viss viņiem būs labi, ar visu savu apkalpi un apkalpojošo personālu, ja. Īstenībā nekas viņiem nebūs labi. Tas tāda arī ilūzija. Labi, es jau ielīdu riktīgi konspiroloģijas tēmā, laikam jau kādam nāk varbūt smiekli. Bet man smiekli īpaši par to nenāk. Un es domāju, smiekli nenāks tad cilvēkiem, kad būs tās dabas kataklizmas, kas mums jaudīgi tuvojās. Tad, kad mums sabruks tā mūsu ekonomiskā sistēma, kas ir būvēta, sabruks kaut kādas pierastās lietas, tās naudas lietas, ko mēs krājam, kaut kādos kontos, zem matračiem, vai kaut kur mēs tur investējam, un pēkšņi vienā jaukā dienā sabruks tā sistēma, un sapratīsim, ka
nekā mums īstenībā nav. Tā kā uz to mēs visi ejam, nerunājot jau par kārtējām tādām slimību lietām. Tā kā, labi, rezumējot, garš video es noteikti viņu nerediģēšu, jo ja es rediģēšu, tad visdrīzāk es griezīšu pusi ārā. Likšu, kā ir. Jā, beigās gribēju pateikt, ko darīt. Ko darīt? Ko darīt? Mēģināt ieklausīties tajā intuīcijā. Mēģināt meditēt. Es zinu cilvēkus, kas Latvijā tiešām ļoti jaudīgi darbojās, sanāk kopā un mēģina to gaismiņu pār Latviju turēt. Malači. Cepur nost. Tas pat nav publiski tāds pasākums, to nekur baigi nereklamē, bet satiekās regulāri cilvēki, iet uz Latvijas svētvietām, meditē ar nodomu pasargāt mūsu zemi, varbūt sūtīt gaismu ne tikai mūsu zemē, sūtīt gaismu varbūt tālāk, cik vien var. Globāli jau mēs neietekmēsim neko tos procesus, bet vismaz mīkstināsim. Protams, visi nesēdēsim tajā meditācija pozā un varam vienīgais censties būt gaiši un jauki un pret apkārtējiem un nekultivēt sevī kaut kādu naidu, agresiju. Ja mums nāk tās agresīvās domas, tad piefiksēt, no kurienes viņas nāk, kāpēc man izraisa agresiju. Tā saucamā doma kontrola. Iekšējo, teiksim, būt iekšējam tādam novērotājam pār savām domām, no kurienes manī nāk tāda vai aizvainojums, kāpēc, vai agresija pret kādu, kāpēc, novērot šo. Tā ir tāda iekšējā doma disciplīna. Kāpēc meditēt to mērkaķi? Vienkārši mazliet apstādināt, kas tur skraida pa tām domām. Jo es varbūt arī ierakstīšu tādu atsevišķu video īsāku par to, kas vispār ir domas, un vai tiešām mēs paši tās domas ražojam. Tur vēl ir liels jautājums. Jo attiecīgi domas ietekmē tālāk, ko mēs izstarojam. Pat ja mēs to vārdiski verbāli neizrunājam, mēs to ietekmējam. Vai mēs izstarojam to prieku, mīlestību, gaišumu, vai arī otrādi. Ko vēl mēs varam darīt? Varbūt tomēr sākt interesēties, ja līdz tam mēs interesējāmies, ka manā pasaulītē viss ir jauki un skaisti, un painteresēties, kas notiek mazliet tālāk par mums, varbūt arī sākt interesēties. Tāpat mana mīļā tēma, ko mēs ēdam. Varbūt mēs ēdam ne tikai veselīgu pārtiku, tur, labi audzētu ekoloģisko pārtiku, varbūt mēs ēdam arī produktus, kas satur sāpju, agresijas, izmisuma enerģijas. Jā. Var sakot, sākam mosties. Sākam mosties, jo nav izējas. Nav izējas, lai pēc tam nav tas jautājums. Dievs, kur tu esi, par ko man tas, kāpēc tā notiek? Tā, esmu pafilozofējusi. Mostamies, mīļie. Pateicos, ja kāds izturēja līdz beigām. Lai viss ir labi un gaiši. Līdz nākamajam video.